Nu, tagad bija tāds Billa Gates izteikums, ka robotus vajadzētu aplikt ar nodokli. Tas iespējams ļoti pareizi, jo viņi atņem darba vietas un tādā veidā samazina ekonomiku, ceļš to ekonomiku, ko valsts tā kā var pārdalīt citiem, kuriem varbūt dažreiz vairāk vajag, ja? Piemēram, kultūra, tas mums, ja? Un tas tā būtu jādara, bet šeit, protams, nevar arī izlaist vienu ļoti svarīgu tēmu, kas raksturīgi varbūt Latvijā robotizācija vēl nav tik bīstama, bet ir daudz citas nozares, kas ir ļoti bīstamas, ja, un kur tiešām tiek zaudētas darba vietas. Tādas nozares, piemēram, ir seks par velti, ja, kas notiek, tas grauj tirgu, tur tiek zaudētas darba vietas. Tā ir ēst gatavošana, ja cilvēks pats gatavo ēst. Vēl par laimi tas ir mazumā, ja, ir tādas lietas, ka, parasti vīrieši, ja, jo mums tomēr vēl ir kaut kāds dimorfisms, ja, seksuālais palicis sabiedrībā, kas ir arī aizvakardien, protams, ir tādi padomju tipa vīrieši, kuri paši māk, ja tur rozeti ielikt cienā vai lampiņas nomainīt. Tas tā kā iznīcina darba vietas, ja vairāk nekā Ķīna, starp citu. Un, protams, ka to visu vajadzētu aplikt ar nodokli. Vai vajadzētu valsts ieņēmuma dienestam kaut kā sekot līdzi vai čipēt cilvēkus un skatīties, ko viņi dara. Jo cilvēks galu galā, es domāju šeit par ķermeni, ja. Piemēram, mans ķermenis arī ir tā kā robots mašīna, ja. Viņš strādā. Viņa prāts varbūt darbina, ja, tas tā kā viņam ir operators, bet pats viņš ir robots. Un ja viņš dara, ja, bez atalgojuma kaut kādas lietas, kas netiek apliktas ar nodokli, tas grauj ekonomiku, un es domāju, pret to vajadzētu iestāties un pret to vajadzētu cīnīties.